2010. gada februārī iznāca sistēmas tildes jums 2010 februāra izlaidums. Ar februāra izlaidumu tiek nodrošināts aktuālākās izmaiņas likumdošanā, jaunās PVN atskaites, kā arī tiek nodrošināta likuma prasība par saņemto avansu uzrādīšanu pavadzīmēs. Papildus likumdošanas izmaiņām mēs piedāvājam jaunas un nozīmīgas iespējas – parādnieku reģistru, kas ir risinājums debitoru kontrolei un administrēšanai. Jaunumi PVN atskaitēs. Izveidot jaunu PVN deklarāciju, kurā iekļaut jauna rinda 48.2 prim. PVN deklarācijas pielikums PVN 1 papildināts ar jaunu sadaļu par piegādātajām precēm un pakalpojumiem. PVN 1 pielikuma 1. un 2. sadaļas izveidotas atbilstoši ministra kabineta noteikumu numur 1640 prasībām. 1. sadaļa par iekšzemē iegādātajām precēm un pakalpojumiem papildināta ar jaunu kolonnu darījuma veids. Arī 2. sadaļa par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalību valstīm, papildināta ar jaunu kolonnu darījuma veids. Sistēmā tiek saglabāta iespēja izdrukāt un eksportēt uz EDS arī vairs spēkā neesošas PVN atskaites. Atbilstoši likumu par PVN 8. panta 5 prim 7. daļai izveidot iespēju standarta un degvielas pavadzīmēs uzrādīt saņemtos avansus. Saņemtie avansi jāieved ar roku, zīmnē saņemtie avansi. Pirms dokumentu izdrukāšanas norādiet, vai avansu summa izdrukā iekļauta vai nē. Pievērsiet uzmanību, avansu summas netiek automātiski kontētas. Pirms dokumentu izdrukāšanas var norādīt, vai izdrukā uzrādīt PVN vai arī nē. PVN nepieciešams uzrādīt, lai pakalpojumu rēķina Eiropas Savienības dalību valstu partneriem atbilst likuma par PVN prasībām. Finanšu atskaites papildināts ar jaunu iespēju – parādnieku reģistrs. Pēc parādnieku reģistra aprēķināšanas atskaitē redzam debitoru parādi un vecākā parāda kavējuma laiks dienās. No parādnieku reģistra jūs varat viegli kontrolēt debitoru parādu apjomu un neapmaksātos parādus, gan mainīt debitoru kredīta statusu, gan izdrukāt pretenzijas un brīdinājumu vēstules. Pārējie jaunumi. Uzlabot atskaites ziņas par darbņēmējiem, datu atlase pēc vēstures notikumu kodiem. Izveidotas bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina izdrukas uz veidlapas angļu valodā. Jauna peļņas vai zaudējuma aprēķina veidne, ieņēmumu un izdevumu pārskats. Izveidot iespēju peļņas vai zaudējuma aprēķinu sagatavot un izdrukāt, iekļaujot atskaitē 2 taksācijas periodus. Izveidotu atskaiti var eksportēt Microsoft Excel formātā. Finanšu dokumentā izveidots jauns dokumentu tips – kredītrēķins. Lejupielādēt izlaidumu un izlasīt pilnu izmaiņu aprakstu jūs varat no tildes jums mājaslapas www.tilde.lv sadaļa Tildes jumis. Vēlam veiksmi darbā ar sistēmu Tildes jumis.